Tādu vēl viens piemērs, kurā tehniski ir matemātiskās indukcijas princips. Mums ir iespējams jebkuru n stūri sadalīt uh, n-2 trīs stūros. Tad, piemēram, mums ir trīs stūris, un tas paliek kā viens trīs stūris. Tad mums ir viens četrs stūris. Ko mēs izdarām? Mēs noliekam vienu diagonāli. Tad četrs stūris, divi, trīs stūri. Mēs tā pašu varam darīt ar piecu stūri. Un iegūstam trīs stūrus. Viss, kas mums ir vajadzīgs, ir kāds arguments, kā mēs varam iegūt katru nākamo caur iepriekšējiem. Un es pievērsīšu uzmanību šim sešstūrim. Es sadalu tā, ka viens trīs stūris, sešstūris ir viens trīs stūris un viens piecs stūris. Bet piecs stūri mēs jau zinām, ka var sadalīt trīs stūros. Tātad viens trīs stūris plus trīs stūri. Trīs stūri. Kopā četri trīs stūri. Un tas ir arī mūsu arguments. Ja n stūri var sadalīt n-2 trīs stūros, tad n plus 1, ielikšu iekavās katram gadījumam, stūri var sadalīt vienā trīs stūrī un vienā n stūrī. Tā kā n stūri var sadalīt n-2 trīs stūros, tad kopā ir 1 plus n-2, jeb n-1 trīs stūri. Un tas arī bija jāpamato. Nu, tā tehniski arī ir matemātiskā indukcija. Mēs atrodam dažus gadījumus, kuros tas ir iespējams, kuros šis nosacījums strādā, un mēs vienkārši atrodam kādu kārtību, kā no iepriekšējā var iegūt nākamo secinājumu. Lūk tā tas tiek izdarīts. Nu tā. Nākamajos video mēs jau turpināsim aplūkot matemātiskās indukcijas principu attiecībā uz dalīšanu. Redzēsim, kā mums ar to veiksies.